Iepazīstieties, jaunais Tayron plug-in hibrīds. Otrais lielākais Volkswagen apvidus automobīlis aiz Touareg. Nosaukums Tayron pirmoreiz izskanējis Āzijā, taču šī versija ir attīstīta un būvēta Wolfsburgā, Vācijā, īpaši Eiropas tirgumu. Jaunais Tayron ir labi pārdomāts un daudzpusīgs auto. Tam ir ambīcijas gan prestiža, gan efektivitātes ziņā. Gandrīz 4,8 metrus garais automobīlis apvieno 1,5 litru benzīna plug-in hibrīda dzinēju ar līdz pat 120 km elektrisko sniedzamību. Tas ir pietiekami, lai aizbrauktu no Rīgas līdz Siguldai un atpakaļ ar elektroenerģiju vien. Nedaudz paturpinot par dzinēju, Tayrona jaunais plug-in hibrīds ir pieejams ar 204 vai 272 zirgspēku jaudu. Plug-in hibrīds pieejams tikai ar priekšējo riteņu piedziņu. Ja meklējat pilnpiedziņu, tad jāizvēlas kāds no jaudīgiem 2 litru modeļiem ar benzīna vai dīzeļdzinēju. Tie piedāvā jaudu no 150 līdz pat 265 zirgspēkiem. Taču, ja vēlaties ietaupīt naudu, izvēloties mazāku dzinēju, tomēr negribat izmantot plug-in hibrīdu, vienmēr var izvēlēties vieglā hibrīdu variantu. Tas ir pazīstams kā ETSI sistēma ar 150 zirgspēkiem. Volkswagen Tayron pieejams 3 aprīkojuma līmeņos – Life, Elegance un Airline. Tie atšķiras ne tikai ar komplektāciju, bet arī ar stilu. Life ir pamatkomplektācija, tie iekļautas visas standarta funkcijas. Elegance, kā jau izsaka nosaukums, iekļauj izsmalcinātāku salonu apdari un apgaismojumu. Airline ir sportiskāks, tas attiecas gan uz eksterieru, gan interieru un, protams, arī uz veiktspēju. Ar valsts atbalstu plug-in hibrīdiem bāzes modelis pieejams par 35 200 eiro. Jā, jūs dzirdējāt pareizi, taču iesaka rīkoties ātri, jo šis piedāvājums būs spēkā ļoti ierobežotu laiku. Iesaka apskatīt arī īpašos jubilejas modeļus, kas pieejami dažādās komplektācijās ar bezmaksas papildu aprīkojumu. Taču tagad pienācis laiks tuvāk apskatīt šo Airline modeli. Plūstošās dizaina līnijas uzreiz pievērš uzmanību izgaismotiem Volkswagen logotipam, kas atrodas starp lukturiem. Tas tagad ir kļuvis par Volkswagen firmas zīmi. Melnie vieglmetāla diski piešķir automobīlim gan eleganci, gan sportiskumu. Šie konkrētie ir 20 colu lielākie, iespējami kādi ir. Ja vēlaties piešķirt automobīlim papildus stabilitāti sarežģītākos braukšanas apstākļos, varat izvēlēties arī mazāk izmēru diskus, sākot ar 17 colām. Jaunajam Tayron jau pašam par sevi ir sportisks un muskuļots siluets, taču Airline akcenti to izceļ vēl vairāk. IQ Light HD Matrix priekšējā lukturi ne tikai rada pārliecinošu un futuristisku priekšstatu, bet arī sniedz nevainojumu redzamību, uzlabojot braukšanu diennakts tumšajā laikā un arī pagriezienos. Iekāpjot iekšā, uzreiz jūtama moderna elegance. Airline priekšējie sēdekļi ir apsildāmi, tiem ir masāžas funkcija un arī ventilācijas iespēja, kas izrādīsies ļoti noderīga karstās vasaras dienās. Papildu aprīkojumā pieejami arī apsildāmi aizmugurējie sēdekļi. Melnā jumta apdara pievieno kāroto prēmijum sajūtu, savukārt salona noskaņas apgaismojums pieejams 30 dažādās krāsās. Vadītāja acīm paveras 10 colas plats digitālais ekrāns un 12,9 līdz 15 colas plats informācijas ekrāns pašā Tayron sirdī. Redzat šo daļu? Elegants komplektācijā tā ir izgatavota no izsmalcinātiem koka elementiem. Ja esat redzējuši iepriekšējos Volkswagen auto apskatus, tad noteikti atpazīsiet multifunkcionālo kontroles slēdzi, kas ļauj viegli variēt braukšanas režīmus un pārslēgt audio skaļumu, nenovēršot skatu no ceļa. Harman Kardon skaņas sistēma ar līdz pat 10+1 skaļruņiem sniedz koncerta kvalitātes skaņu automašīnas salonā. Automātiskais panorāmas jumts ļaus bez piepulsa ielaist vairāk saules gaismas salonā, vai gluži otrādi no tās paslēpties. Tam pašam nolūkam noderēs arī aizmugurē esošā žalūzijas, kas Tayron jau ietilpst standarta aprīkojumā. Isofix stiprinājuma vietas atrodas gan priekšā, gan aizmugurē, tādēļ padarot šo ietilpīgo automobīli īpaši draudzīgu ģimenēm. Neliels padoms.
Pabīdot sēdekļus šādi, jūs iegūstat papildu vietu bagāžai, bet nolokot sēdekļu atzveltnes, jūs iegūsiet 2 kubikmetrus lielu bagāžnieku, ļoti noderīgi tādiem apjomīgiem hobijiem kā sērfošana, makšķerēšana vai golfs. Īsāk sakot, vietas pietiks ne tikai visam, bet arī visiem. Es teiktu tā, ka salonā ir komforts ar vērienu, bet ja ar to nav gana, tad Tayron spēj vilkt piekabes līdz pat 2,5 tonām. Ja runa ir par ietilpību, jaunajam Tayron ir ko piedāvāt. Maksimālā bagāžas ietilpība ir 885 litri, taču ja vēlaties modeli ar papildus vietām 7 pasažieriem vai plug-in hibrīdu, kam šī vieta nepieciešama baterijai, nāksies samierināties ar nedaudz mazāku ietilpību. Jaunais modelis kopumā pieejams 9 dažādās krāsās, ieskaitot šo, kas paredzēta tikai Tayron – brīnišķīgo ultravioleto metāliku. Skaisti! Lūk, vēl viens Tayron. Jautāsit, ar ko tas atšķiras? Šis ir tas modelis, kurā var ievietot arī 3. sēdekļu rindu. Jā, salonā vietas pietiks arī 7 pasažieriem un, protams, arī bagāžai. Kā jau minēju iepriekš, plug-in hibrīds šo ekstru ir iemainījis pret vietu akumulātoram. Bet mēs izbrauksim ar šo Tayron Airline Latvijā tik iecienītajā tumši pelēkajā krāsā. Pirms uzsākt braukšanu, pievienosim tālruni. Izmantojot bezvadu savienojumu, jūsu viedtālrunis tiks droši integrēts automašīnā, un jūs varēsiet to vadīt, izmantojot centrālo ekrānu. Apple CarPlay, Android Auto, bet pats par sevi saprotams. Viedtālruni iespējams uzlādēt, izmantojot vienu no 2 45 vatu USB-C standarta kontaktlīdzdām, vai vēl vienkāršāk ar kādu no 2 bezvadu lādētājiem. Adaptīvā šasijas kontrole ļauj izvēlēties režīmus, kas būtiski uzlabo braukšanas stabilitāti, tā padarot to vienmērīgāku un vieglāk kontrolējumu. Labi izvēle tiem, kas izvēlēsies lielāka izmēra diskus. Šī sistēma acu mirklī pielāgojas mainīgiem ceļa apstākļiem un braukšanas situācijai. Tā nepārtraukt analizē stūrēšanu, bremzēšanu un arī pātrinājumu, lai sekundes simtdaļā pielāgotu katra riteņa amortizāciju. Turklāt DCC sistēmu jūs varēsiet kalibrēt pēc saviem ieskatiem, no premium komforta līdz elpu aizraujošam sportiskumam. Ja izvēlēsieties Discover Pro Max navigācijas sistēmu, tad pateicoties tiešsaistes satiksmes un laikapstākļu atjauninājumiem, tā nogādās jūs mājās pa izdevīgāko ceļu. Es ieteiktu izvēlēties komplektāciju ar head-up displeju, kas vadītājiem svarīgāko informāciju un ātrumu atainot tieši priekšā uz vēja stikla. Ja vēlēsieties navigācijai dot norādes ar balsi, jums nāksies runāt angliski, jo AIDA balss palīgs sistēma vēl tikai apgūst latviešu valodu. 360 grādu kamera parūpēsies par to, lai nekas nestāv jūsu ceļā, arī īpaši šaurās situācijās. Par spīti brangajiem izmēriem Tayron ir viegli vadāms, stūrēšana ir plūdena un precīza. Ja pārsēdīsieties uz Tayron no mazākas automašīnas, satraukumam nav pamata. Pateicoties pārdomātai vadāmībai, jūs pieradīsiet ātri. Plug-in hibrīda sistēma nodrošina tūlītēju griezes momentu, garantējot vienmērīgu pātrinājumu, kas ļauj sasniegt 100 km/h nepilnās 8 sekundēs. Liela automašīna ved sev līdz arī lielu atbildību, tāpēc drošības funkcijas un vadītāja asistenti ir īpaši svarīgi. Viedā kamera, kas iestrādāta atpakaļskats spogulī, pievērš uzmanību vadītāja modrumam, izmantojot īpašus sensorus. Tas ir jaunums Volkswagen tehnoloģiju klāstā, kas rūpējas par drošību brauciena laikā, atpazīstot noguruma pazīmes un laicīgi brīdinot vadītāju. Turklāt, pateicoties infrasarkanajam LED apgaismojumam, kamera nevainojami darbojas pat naktī vai arī tuneļos. Travel Assist pusautonomā braukšana, Emergency Assist un pasažieru pirms sadursmes aizsardzības sistēma. Tas viss ir šajā automobīlī. Bet ir vēl Front Assist sadursmes novēršanas sistēma pasargās no negaidītiem pārsteigumiem, kas iznirst automašīnas priekšā. Vai ievērojot oranžo gaismas signālu atpakaļskata spoguļos, tas brīdina autovadītāju par tuvojošos gājēju vai velosipēdistu. Un, ja vērsiet vaļā durvis, tad atskanēs arī skaņas signāls. Side Assist sistēma savukārt uzrauga tā sauktos aklos punktus, padarot joslu maiņu vieglāku un drošāku.
Line Assist parūpēsies, lai Tyrone vienmēr atrastos joslai pa vidu. Savukārt Park Assist novērsīs visas parkošanās raizes. Bet tiem, kas grasās izmantot Tyrone vilktspēju, Trailer Assist padarīs manevrus ar piekabi vieglākus nekā jebkad. Šie ir tikai daži palīgi. Tyrone ir aprīkots ar pārējiem dažādu palīgu sistēmu, kas padarīs katru braucienu drošāku un ērtāku. Ir dzirdēts viedoklis, ka Tyrone nav nekas vairāk par pagarinātu Tiguanu. Neiedziļinoties, tā arī varētu šķist, taču patiesībā automašīnas virsbūvē ir iestrādāti īpaši elementi. Piemēram, saudabīgas formas priekšējie un aizmugurējie lukturi, tāds pats motoru pārsegs, arī kantainās riteņarks un, protams, izgaismotie Volkswagen logotipi. Pagarinātā riteņu bāze nodrošinās ne tikai vairāk komforta pasažieriem, bet arī lielāku stabilitāti un vienmērīgāku braukšanu. Ja runājam tikai par kravas ietilpību, tad Tyrone ir pat lielāks nekā Touareg, un tas spēj vilkt smagākas piekabes nekā Tiguan. Tyrone plug-in hibrīds ir īstenis jaudas, efektivitātes un tehnoloģiju apvienojums. Tas piedāvā lielu elektrisko sniedzamību, premium klases interjeru, augstākās klases drošības tehnoloģijas un sportisku, taču arī vienlaikus praktisku dizainu. Izvēloties šo auto, jūs iegūsiet labāko no vairākām pasaulēm vienlaikus. Viena lieta, protams, ir klausīties manī, otra ir pārliecināties par Tyrone īpašībām pašiem. Tā kā apmeklējiet tuvāko Volkswagen dealer centru un piesakieties testa braucienam. Volkswagen.